Par izmaksu sarakstiem. Ja jums ir izmaksas fiziskām personām vai darbiniekiem, kas nav saistīts ar darba attiecībām, tad tie, kas ar to strādā, jau zina, tie, kas tagad, piemēram, iznāk uzņēmumu vadītājiem maksāt dividendes, ar to tūlīt saskārsties, šīs izmaksas var norādīt tikai un vienīgi izmaksu sarakstos, jo augu saraksti sistēmā jums ir domāt norādīt visu, kas ir saistīts ar algām, darba attiecībām, bet izmaksu sarakstos ir visa tā informācija, kas nav saistīta ar tiešiem darba pienākumiem, un dividendes nav tiešie darba pienākumi. Ja? Tātad, ja mums ir nepieciešams veidot kādu šādu izmaksu, tad ir jāveido šīs izmaksas pie izmaksu sarakstiem. Tā izdēsīsim to, ko mums tur nevajag, lai mums vieglāk rādīt. Un kas ir izmainījies? Veidojot izmaksas kontu, rādīsim, kādu kontu mēs strādāsim. Tā maksājuma uzdevumu, ir izmainīta informācija. Tiek izmaksu sarakstā norādīts, par ko šī izmaksa tiek veikta. Ja te būs vairāki maksājumi, ja, tad te būs viss saraksts ar to, par ko jūs maksājat. No kā veidojās nosaukums autonoma? Tas veidojas no tā, kas ir ierakstīts izmaksu sarakstā, labajā pusē sadaļā un zem kolonas par ko. Tātad, ja šeit būs pierakstīti 3 vai 4 vai 5 ieraksti, tad būs aiz komatiņa parādīsies, ka ir autonoma, tur dividendes, vēl kaut kas, lai cilvēks zina, par ko viņš saņēma šos ienākumus. Nu, parasti jau tomēr tas maksājums ir par vienu konkrētu lietu. Nav tā, ka vienai fiziskajai personai 10 dažādi maksājumi. Nu, ja nu gadījumi, tātad cilvēks saņemot naudiņu savā konta izrakstā, ļoti labi var redzēt, ko viņam šī naudiņa ir samaksāta. Un, protams, kā vienmēr ir palicis ieraksts no kāda izmaksu saraksta un par kādu mēnešu šis maksājums ir veikts. Kā tiekam, tā bija aktuāla lieta, jo mums bija pienākuši e-pasti un atbilstoši jūsu lūgumam, piedāvājumam izveidot šādu lietu, mēs arī esam to izveidojuši. Līdz ar to arī gribu pateikt paldies visiem tiem, kas aktīvi iesaistās arī programmas veidošanā ar saviem ieteikumiem, tādiem produktīviem. Mēs labprāt gaidam e-pastus, ja jūs esat konstatējuši, ka jūsu uzņēmumā ir nepieciešams kaut kas tāds, kas nav jumī, un ja jūs to mākat aprakstīt, smuki paskaidrot, tad mēs ļoti labprāt komunicējam ar uzņēmumu un mēģinam ieviest visu šīs izmaiņas. Kas ir mainījies parādnieku reģistrā? Es ceru, ka jūs izmantojat šādu lietu, lai tagad laiki grūti, parādnieku daudz, un lai ar viņiem tā veiksmīgāk tiktu galā, mēs jau janvāra izlaidumā bijām izveidojuši parādnieku reģistru, kas ir ātri atvēru, ja? Kas vēl tādu lietu nav izmēģinājuši, tātad pie finanšu atskaitēm, ir parādnieku reģistrs. Februāra izlaidumā mums bija izveidot šis reģistrs, bet aprīlī mēs esam jau veikuši daudz uzlabojumus, arī balstoties tieši uz tiem lietotāju vēlmēm un ieteikumiem, kuri ar šo reģistru jau ir sākuši strādāt. Tātad, kas vēl nav strādājis, izstāstīšu, kādā veidā šis reģistrs izskatās, kas te ir, kam te jāpievērš uzmanība. Parametrus, kādi dati šajā reģistrā tiks uzrādīti, ir jānorāda konfigurācijā. Tātad pie finansēm mēs norādam, cik lielus vai mazus parādniekus uzrādīt. Ja jums nav aktuāli visi tie parādnieki, piemēram, līdz 5 latiem, tad jūs norādat, tā kā man šeit ir 5 lati, un tas nozīmē, ka visi tie parādnieki, kuriem parādu summa ir zem šiem 5 latiem, šajā reģistrā netiks ietverta. Katram, protams, pašam uzņēmumam savs būtiskuma princips ir jāizvērtē, jāatrunā. Nu, un ja jūs uzskatāt, ka, piemēram, tie ir 100 vai 200 lati, tad jūs ierakstīsiet šeit 100 vai 200 latus, un reģistrā neparādīsies visi tie parādnieki, kuriem parādu summa ir mazāka. Nākamais ir parādu dzeršanas termiņš dienās. Tas ir nepieciešams tad, kad jūs izdrukāsiet
brīdinājumu vai pretenzijas vēstuli, automātiski tiks ielikts tik dienu skaits, kāds ir norādīts šajā konfigurācijā. Bet parādnieku dienu skaitu katrā vēstulē var norādīt arī katrs pats manuāli tajā brīdī, kad vēstule tiek izmeklēta. Tālāk ir parāda aprēķins. Vai nu tas tiek veidots šis parādu reģistrs pēc apmaksas kontrolas, ja jūs izmantojat šo iespēju dokumentam katram norādīt precīzi pretī apmaksu, tad ieteicams ir izvēlēties pēc apmaksas kontrolas, ja jums kāda iemesla pēc nesat apmaksas kontroli tā skrupulozi ieviesuši, tad var izmantot iespēju norādīt pēc debeta kredīta parādu. Ja. Finanšu dokumentā debeta kredīta. Debeta dokumentu apmaksā debeta apmaksas dokuments. Ja jūs to šādu parametru ievērojat, tad jums šis parādnieku reģistrs vienmēr atvērsies precīzi. Tad, kad jūs pirmo reizi atverat, tad jums, kā es teicu, parāds aprēķināsiet pēc tā principa, kāds jums ir izveidots. Otrais jums parādnieku reģistrs atvērsies ar tādiem datiem, kādi jums viņi ir bijuši parāda aprēķināšanas brīdī. Man šeit ir 19. aprīlis, tas nozīmē, ka 19. aprīlī es esmu aprēķinājis šo parādu. Ja jūs gribat atjaunot, tad šis parādnieku reģistrs ir jāpārēķina, vai arī var pārēķināt katram partnerim atsevišķi. Tātad augšējā daļā ir viss reģistrs ar parādniekiem, ja, sakārtots pieaugušā kārtībā pēc parāda lieluma, bet lejas pusē ir visi tie dokumenti, no kā šis parāds ir izveidojies. Ko nozīmē process? Iepriekšējā versijā mums jau ir procesa soļi, šoreiz mēs esam vienkāršojuši. Tas nozīmē, kas ar uzņēmumu dotajā brīdī ar parādnieku tiek darīts. Ja? Vai tiek viņam izsūtīta vēstule pirmā vai otrā, vai nekas ar viņu netiek darīts, vai viņš ir bloķēts. Ja? Visus šos procesa soļus katrs var izveidot pats, kādus vēlās. Ja viņam nepieciešams papildināt, tad tas viss ir sistēmā izdarāms. Tālāk ir datums, pēdējai pavadzīmē parāda lielums un kavēto dienu skaits, kas ir aprēķināts. Nu, un ja jums ir šeit vēl kādas partneru tipi un tālruņi norādīti, tie arī tiek parādīti. Piedziņas kanāls. Arī katrs pats izveido, kā viņš vēlās. Mums šeit ir dot savu tādi varianti, bet katrs pats, protams, to norāda. Nu, kam to var izmantot? Ja jūs, piemēram, izsūtījuši otro vēstuli, nodevuši, piemēram, parādu cedējuši piedziņas firmai, tad jūs norādat, ja, kad parāds rados piedziņas firmai, jūs zinat, kas šo uzņēmumu noticis tālāk. Man šeit, piemēram, vienam ir ierakstīts maksāt nespēju, tātad tas nozīmē, ka uzņēmums ir maksāt nespējīgs un varbūt nav vērts viņam sūtīt ne otro, ne trešo, ne ceturto vēstuli, ja, tur ir pavisam cits process. Parādnieku reģistra visi dati ir pieejami arī partneru kartītē, ko mēs esam jauni izveidojuši. Te ir tāds briesmīgs sarkans uzraksts bloķēts, no kā viņš veidojas. Kredīta statusā ir iespēja norādīt, vai partners ir aktīvs, vai viņš ir bloķēts. Ja, ja viņš ir aktīvs, tas nozīmē, ka viņam ir izrakstīt pavadzīmes, viss ar viņu ir kārtībā, ar viņu var strādāt, izsniegt preces vai sniegt pakalpojumus. Savukārt, ja partners ir bloķēts, parādās jau blakus briesmīgs sarkans uzraksts, ka ir bloķēts. Tas nozīmē, ka pavadzīmes un rēķinus šim partnerim vairāk izrakstīt nevar. Ja ir nepieciešams veikt kaut kādas papildus grāmatojumus, ja tur soda naudas piegrāmatot ar finanšu dokumentu vai kaut kādu kredītu rēķinu nogrāmatot, tad caur finanšu dokumentiem to ir iespējams izdarīt. Bet ne rēķinus, ne pavadzīmes, kā jau es teicu, jaunas izrakstīt partneram, kuram ir pazīme bloķēts, vairs nav iespējams.